tuvojas eksāmenis matemātikā un vēlēs to nokārtot virs 10 un, protams, 40%, tad šie video ir priekš tevis. 30 dienu garumā es filmēšu video par populārākajiem uzdevumiem, kuri redzami 9. klases eksāmenos. Viens no tiem ir 30, 40 un 60 grādu likums. Pilnu video apmācību par šo tēmu un šo likumu ir iespējams noskatīties manā YouTube kanālā, uzrakstot 30, 45, 60 grādu likums. Tātad mēs sākam. Izmantojot mūsu likumu, mēs zinām, ka katete, kura atrodas pret 30 grādiem, ir 2 reizes mazāka nekā hipotenuza. Attiecīgi mēs izdalam ar 2. Katete, kura atrodas pret 60 grādiem, ir īsākā katete, jāreizina ar kvadrātsakti no 3. 5 saknes no 3. Tas arī ir viss. Protams, var rēķināt pēc sinus, kosinus, tangena, bet, ja mums ir šādi grādi un taisnlaini trīsstūris, iesaku izmantot šo likumu. Ja mēs runājam par 45 grādu likumu, kas attiecās uz vienādu sādu trīsstūriem, tātad, lai iegūtu hipotenuzu, mēs viedo katetē reizam ar kvadrātsakti do 2. 5 saknes do 2. Zinot šo likumu, noteikti pāris punkti jau ir garantēti. Uz tikšanos nākamajā video. Čau!